Mēs no Latvijas Republikas pilsoņu pārstāvniecības esam kļuvuši par Latvijas Republikas tiesisko pārstāvniecību. Turpinam šodien vakar iesākto dienas kārtību. Tātad strādājam līdz 11. No 11. pārtraukums sakarā ar Kārļa Ulmaņa dievkalpojumu. Un 15:30 atsākam šeit darbu kongresā. Kā pirmajam vārds Jānim Straumem, Latvijas komitejas loceklim, par nolikums par Latvijas Republikas vietējām un apriņķu pilsoņu komitejām. Lūdzu. Godātie kongresa delegāti. Pēc Latvijas Republikas pilsoņu kongresa pirmās sesijas un LPSR augstākās padomes 4. maijā pieņemtā dokumenta ar nosaukumu Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, vērojam Latvijas Republikas pilsoņu eiforija un politiskās aktivitātes apsīkums. Tautas pretestības kustība okupācijas režīmam zināmā mērā pārvērtusies par iekšēju opozīciju tam, praktiski par tā uzlabotāju. Administratīvā iestāde, Padomju Latvijas augstākā padome, būtībā ir divu valstu, PSRS un Latvijas Republikas, pilsoņu vēlēts institūts, kur PSRS pilsoņiem ir piešķirtas tiesības lemt par mūsu zemes un tautas likteni. Turklāt tās pārvalde neaptver visu Latvijas Republikas teritoriju, un tās deklarētā neatkarība ir fikcija. Šādā situācijā joprojām ir neskaidri un paliek atklāti Latvijas Republikas pilsoņiem vitāli svarīgi jautājumi par PSRS pilsoņu statusu Latvijā, par VDK un citu okupācijas varas iestāžu, armijas un PSKP statusu, kā arī par īpašumu tiesībām Latvijas teritorijā. Lai konsekventi aizstāvētu Latvijas Republikas pilsoņu tiesības un realizētu viņu likumīgās prasības, nepieciešams aktivizēt visu līmeņu pilsoņu komiteju darbu. Kā zināms, pilsoņu kustības konferencē pagājušā gada 17. decembrī tika pieņemts nolikums par pagaidu vietējām pilsoņu komitejām, kurā noteikts, ka Latvijas Republikas pilsoņu komiteju darbības virzienus un struktūru nosaka Latvijas Republikas pilsoņu kongress. Pirmajā kongresa sesijā šim jautājumam objektīvu iemeslu dēļ netika piešķirta pietiekoša uzmanība. Šodien jūsu priekšā ir nolikumi par vietējām un apriņķu pilsoņu komitejām un par apriņķu pilsoņu komiteju pārstāvju konsultatīvo padomu. Es nelasīšu šos nolikumus, bet galveno uzmanību pievērsīšu jautājumam par pilsoņu komiteju darbības virzieniem un uzdevumiem. Kas attiecas par pilsoņu komiteju veidošanas kārtību, tad jāsaka, ka nolikuma pirmā daļā ir saglabāti 4 punkti praktiski tādā pašā redakcijā kā nolikumā par pagaidu pilsoņu komitejām. To, kāpēc nav izdarīts būtisks izmaiņas, nosaka nolikuma pēdējais punkts. Tālāk par galvenajiem darbības virzieniem. Tie patreizējā politiskajā situācijā ir sekojoši. Latvijas Republikas pilsoņu kongresa lēmumu izskaidrošana un popularizēšana saistībā ar Latvijas Republikas pilsoņu tiesībām un pienākumiem. Pilsoņu komiteju finansiālā nodrošinājuma, saimnieciskās darbības un pilsoņu sociālās aprūpes organizēšana. Un treškārt, pilsoņu drošības aizsardzības sistēmas veidošana. Ņemot vērā to, ka 50 okupācijas gadu laikā mērķtiecīgi tika kropļota Latvijas Republikas pilsoņu apziņa un to, ka masu informācijas līdzekļi joprojām pakļaut attiecīgo varas iestāžu kontrolei, pilsoņu komitejām ir svarīgi izmantot jebkuru sabiedrisku politisko pasākumu, diskusijas, konferences, mītiņas ar mērķi nostiprināt pilsonisko apziņu un noskaņot sabiedrisko domu Latvijas Republikas valsts varas tiesiskai atjaunošanai. Ir jāmeklē iespēja iekārtot pilsoņu komiteju telpas pilsētu un apdzīvoto vietu centros, kur būtu pieejami visi pilsoņu kongresa, Latvijas komitejas un vietējo pilsoņu komiteju dokumenti, preses izdevumi un aģitācijas materiāli.
Jānodrošina pilsoņu komiteju darbinieku dežūras šajās telpās, lai varētu sniegt izsmeļošu informāciju par politisko stāvokli Latvijā, uzklausīt Latvijas Republikas pilsoņus un palīdzēt risināt viņu problēmas. Ir jāturpina pilsoņu reģistrācija, paralēli veidojot teritoriālo vienību ietvaros kartotēkas, arhīvus, kā arī bibliotēkas, vietējo tradīciju, vēstures, pilsoņu īpašumu un citu tiesību apzināšanai. Lai varētu reāli ietekmēt politiskā procesa virzību, nepieciešams radīt pilsonisko struktūru finansiālo bāzi. Tāpēc pilsoņu komiteja uzdevums ir stimulēt Latvijas Republikas pilsoņu saimniecisko darbību, veidojot savas saimnieciskās vienības un kredīti iestādes. Jāreģistrē pilsoņu komitejas darbības teritorijās saimnieciskos uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas un jāorganizē lojālo uzņēmumu reklāmu. Jāaicina reģistrēties pilsoņu komitejās dažādu specialitāšu strādniekus, amatniekus, brīvo profesiju pārstāvis, kur varētu sniegt visdažādāko veidu pakalpojumus. Jācenšas uzņemties starpnieku funkcijas. Šo pasākumu galvenais mērķis ir ievirzīt uzņēmumu un organizāciju darbību Latvijas Republikas pilsoņu kopuma interesēs, radīt stabilu pilsoņu un visu līmeņu pilsoņu komiteju savstarpēju ekonomisku ieinteresētību un nodrošināt regulārus lojalitātes maksājumus pilsoņu komiteju kasē. Svarīgs un neatliekams ir darbs sociālās aprūpes sfērā. Pilsoņu komiteja jāapzina savā teritorijā visus vecos, slimos cilvēkus, invalīdus, daudzbērnu ģimenes, jauniesaucamos, no okupācijas armijas aizbēgušos un citus Latvijas Republikas pilsoņus, kuriem nepieciešama sociāla palīdzība. Īpaši iejūtība jāizrāda politiski represētajiem, Latvijas brīvības cīņu veterāniem, bijušajiem nacionālajiem partizāniem, leģionāriem un citiem cīnītājiem pret PSRS okupācijas režīmu. Sociālās palīdzības ietvaros jāorganizē bezmaksas komunālie, medicīniskie, juridiskie un citi pakalpojumi, iespēju robežās jāsniedz materiālu pabalstu. Svarīgs darbības virziens ir sabiedriskās drošības aizsardzības sistēmas veidošana. Ir jāapzina tos Latvijas Republikas pilsoņus, kur būtu gatavi ekstremālās situācijās darboties civilās aizsardzības vienībās, kā avārijas strādnieki, ugunsdzēsēji, mediķi. Jāreģistrē Latvijas Republikas pilsoņi, kur vēlas iesaistīties atjaunojamā aizsarga organizācijā, jāveido aizsargu vienības, jānodrošina to teoretiskā un praktiskā sagatavošana. Neskatoties uz zināmas sabiedrības daļas skeptisko attieksmi un padomu varas mēģinājumiem piesaistīt aizsargu organizāciju attiecīgām PSRS iekšlietu iestādēm, tā tiek veidot un šis darbs turpināsies neatkarīgi no okupācijas režīma pakļautām struktūrām. Lai praktiski realizētu iepriekš minētos darbības virzienus, ir nepieciešama cieša un regulāra saiknes starp vietējām, apriņķu un Latvijas komiteju. Galvenokārt, šī iemesla dēļ kongresa sesijas darba kārtībā ir iekļauts nolikums par apriņķu pilsoņu komiteju pārstāvju konsultatīvo padomu. Konsultatīvās padomas sanāksmēs pilsoņu komitejām būs iespēja apmainīties ar informāciju, dalīties pieredzē, kā arī saskaņot taktiku attiecībām ar padomu varas iestādēm un izstrādāt ieteikumus Latvijas komitejai un pilsoņu kongresam. Atsevišķi jāuzsver jautājums par pilsoņu apliecībām. Patreiz tiek veikti priekšdarbi Latvijas Republikas pavalsnieku apliecību izgatavošanai un izsniegšanai, kas būs ļoti darbietilpīgs un politiski nozīmīgs process. Tas, vai šīs Latvijas Republikas pilsoņu valstisko piederību apliecinošais dokuments iegūs arī juridisku nozīmi, būs atkarīgs no pilsoņu kongresa delegātu, pilsoņu komiteju un katra Latvijas Republikas pilsoņa valstiskās apziņas un rīcības. Un nevar šodien piekrist tiem, kur ieņemot augstus amatus Latvijas padomu varas ešalonos, sludina, ka mītiņu un politisku akciju laiks ir beidzies. Nē, pilsoniskās nepakļaušanās akcijas turpināsies, un tām ir jāturpinās tik ilgi, kamēr netiks veikta pilnīga okupācijas režīma demontāža. Mums jābūt modriem un izturīgiem gan šeit Latvijā, gan tur, austrumos un rietumos, mūsu nākamo paudžu, mūsu tautas, mūsu mātes Latvijas vārdā. Šie tieši šodienai ir veltīti vēl Latvijas brīvvalsts laikā Aleksandra Grīna teiktie vārdi. Ticēsim, ka viens latvietis spēj vairāk paveikt un vairāk padarīt,
kā 3, 4 un 10 to lieltautu piederīgo, kurus latvietis priekš gadiem uzvarēja ieroču cīņās. Katram mums vajag dot savas darbošanās apjomā daudz vairāk, nekā to spēja jebkura cita tauta. Vairosim un kāpināsim ik viens un visi kopā savu darba spējas un šī darba doto augļu labumu. Ja mēs ticēsim, ka to spējam, tad mēs to arī varēsim. Jo karsti ticēt un varēt ir viens un tas pats. Paldies! Paldies Jānim Straumem. Debatēs pieteikušies pagaidām 8 delegāti. Vārds Rolfam Bokmelderam, Ogres delegātam, gatavoties Jurim Brizgam. Labrīt, godātie kongresa delegāti. Es varbūt gribētu sākt savu uzstāšanos ar nelielu atkāpi. Mani vakar ienākot šajā telpā samulsināja viens fakts, kad man aiz muguras ir mūsu valsts ģerbonis un karoks, bet šīs telpas greznojumā izmantots sirps un āmurs. Dotajā brīdī, man liekas, arī Latvijas Republika tādā situācijā, ka uzvilkts karoks, ir ģerbonis, bet būtībā visās ēkās un arī vēl cilvēkos daudzos ir sirps un āmurs. Kas gan veiks to smago darbu, lai šo sirpu un āmuru izņemtu no mūsu vidas? Uzskatu, ka galvenais uzdevums šeit ir tieši vietējām pilsoņu komitejām. Dotajā brīdī situācija, diemžēl, izveidojusies tāda, kad pilsoņu aktivitāte pēc kongresa vēlēšanām ir samazinājusies. Tāpat samazinājusies arī ir cilvēku informētība par Latvijas komitejas darbu. Vai tur vainojam tikai Latvijas televīziju, diezgan grūti pateikt. Ļoti interesanta situācija izveidojās attiecībā ar vietējām padomēm. It kā ļoti daudzās vietās viņas ir vēlētas no tiem pašiem Latvijas pilsoņiem, tomēr viņas ir saistītas ar LPSR, kā mēs zinām, likumdošanas pantiem, un šī sakarībā, ja arī viņas ļoti gribētu kaut ko darīt, viņas nevienmēr šo var izdarīt. Man liekas, tieši šajā ziņā pilsoņu komitejām ir brīvas rokas. Viņas var organizēt cilvēkus uz dažādiem akcijām, pasākumiem, lai virzītu mūs ātrāk uz neatkarību. Ko varētu darīt pilsoņu komitejas uz vietām? Uzskatu, ka obligāti jānodarbojās ar dažādu cilvēku aktivitātes celšanu, tīri saimnieciskā, kultūras, sporta un citā jomā. Uzskatu, ka jāpiedalās ir dažādu biedrību veidošanā un organizēšanā. Jāļauj cilvēkiem apzināties, ka tieši viņi paši ar savu iekšēju neatkarību izveidos kopā neatkarīgu valsti. Un beigās es gribētu vēl pateikt tātad nelielu priekšlikumu par nolikumu par Latvijas Republikas vietējām un apriņķu pilsoņu komitejām 8. punktu šādā redakcijā. Apriņķu pilsoņu komitejām ir tiesības izslēgt no komitejas sastāva locekļus, kuri nepiedalās komitejas darbā, un tālākā tekstā, kā arī ir tiesības kooptēt savā sastāvā vietējā pilsoņu komiteja pilnvarotus pārstāvjus, kā arī kongresa delegāts. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Uzskatu, ka ļoti daudz cilvēku pilsoņu komitejās ir tikuši gadījumi pēc, un to cerēto darbu no viņiem nevar sagaidīt. Šajā gadījumā es domāju, ka, lai neparalizētu pilsoņu komitejas darbu, daudzās pilsoņu komitejās sēdes laikā nav pat kvorumu, nevar pieņemt lēmumu, dažkārt lēmums jāpieņem strauji un svarīgā jautājumā. Lai šādas situācijas nebūtu, uzskatu, ka jādod dotajā brīdī, dotajā politiskajā situācijā pilsoņu komitejām šādas, var teikt, arī ārkārtējas tiesības. Padomju impērija ir kā milzīgs vazums, bet latviešu tautas paruna saka, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu. Es gribētu novēlēt, lai šis cinītis būtu monolīts, lai viņām būtu ne tikai šīs virsējais veidojams kongress, bet arī apakšējās struktūras pilsoņu komitejas, tad tas vezums apgāzīsies. Paldies par uzmanību. Paldies Rolfam Bokmelderam par priekšlikumiem. Vārds Jurim Brizga, gatavoties Mārcis Ceļmilders. Juris Brizga, Zemgales priekšpilsētas delegāts.
Cienījamie kongresa delegāti. Iepazīstoties ar nolikumu par Latvijas Republikas vietējām un apriņķu pilsoņu komitejām, es principā šā nolikuma piekrītu šim nolikumam, bet pat tajā gadā tikai tādēļ vien, ka pēc kongresa vēlēšanām daudzas pilsoņu komitejas un apriņķu komiteju darbība ir apsīkusi, uzskatot, ka galvenais uzdevums šīm komitejām bija kongresa delegātu vēlēšanas, un šis nolikums pašlaik varbūt daudzām Republikas komitejām atvieglos darbu, tātad norādīt, ko darīs. Bet es gribu pieskarties tikai vienam punktam, 5. punkta 2. rindkopai, laikam, ja tas būs. Vietējās pilsoņu komitejas turpina Latvijas Republikas pilsoņu un personu, kas vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību, reģistrāciju savā teritorijā. Sakarā to, ka es pats piedalījos līdz kongresa vēlēšanu laikam tieši šo pilsoņu reģistrācijas darbā savā priekšpilsētā, mani izraisīja šādas domas. Vai ir vajadzība pēc kongresa ievēlēšanas turpināt Latvijas Republikas pilsoņu un pilsoņu kandidātu reģistrāciju? Sevišķi tas attiecās uz pilsoņu kandidātiem. Vai mēs šos kandidātus nemānam ar to, ka, ja viņi piereģistrējās, tad it kā viņiem jau 100% ir garantēta Latvijas pilsonība? Es domāju, ka tā nebūs, jo reģistrējot šos kandidātus, es domāju, ka ne visi no viņiem ir lojāli pret Latvijas Republiku, vai šeit neslēpjas kaut kāda viltība no viņu puses. Un, teiksim, viltība tādā ziņā, ka šīs bailes par izraidīšanu un tā tālāk, un piereģistrējoties viņi uzskata, ka jau viņiem pilsonība ir tā kā gandrīz vai rokā. Es domāju, ka tad, kad būs izstrādāts pilsonības likums pēc de facto republikas de facto iegūšanas, tur nezvai būs galvenais kritērijs šis reģistrācijas talons, bet noteikti būs citi kritēriji, tādi kā valsts valodas zināšanas, vēstures, geogrāfijas un varbūt arī daži citi nolikumi. Tādēļ es domāju, ka reģistrēt pēc šī periodā tagad nebūtu obligāti, un vai vispār varbūt reģistrēt vietējo komitejas ziņā dot, kurš vēlās, vai ne, bet nolikumā šo punktu turpina Latvijas Republikas pilsoņu un personas, kas vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību reģistrāciju savā teritorijā, izņemt no teksta. Tas man arī būtu viss. Paldies par uzmanību. Paldies Jurim Brizgam. Kā nākošais uzstājās Mārcis Ceļmillers, Rīgas apriņķa delegāts. Gatavoties Egilam Ermansonam. Cienījamie delegāti, vienmēr mani uztrauc tas, ka kara invalīdi tika dalīti pareizajos un nepareizajos, un sarkanie invalīdi saņēmuši un saņem dažādas speclabumus. Kā zināms, pašlaik notiek 2. pasaules kara leģionāru invalīdu apsekošana, lai izgādātu tiem pabalstu no Vācijas, kur daudzas citas Eiropas zemes saņem jau gandrīz visus pēckara gadus. Es domāju, ka vietējās pilsoņu komitejas varētu palīdzēt šajā darbā, tāpēc ierosinu papildināt 5. punktu ar šādu apakšpunktu. Apseko 2. pasaules kara leģionārus invalīdus un sniedz par tiem ziņas personām, kuras nodarbojas ar materiālās palīdzības saņemšanu no Vācijas. Veidojot pilsoņu komitejas gadu sākumā, it sevišķi lauku rajonos, bija grūti sasaukt plašas iedzīvotāju sapulces. Piemēram, Ādažos, kur ir vairāk tūkstoši iedzīvotāji, sanāca tikai apmēram 30 cilvēku, kaut gan aģitācija bija ļoti laba. Toties šie nedaudzie cilvēki bija tie, kuri gatavi aktīvi darboties, un tāpēc likumsakarīgi, ka viņi veido vietējās pilsoņu komitejas kodolu. Un kā arī šā nolikuma 9. punktā, manuprāt, pareizi norādīts, nav pamata tagad veidot jaunas komitejas. Tomēr laika gaitā arī no šo cilvēku vidus dažādu iemeslu dēļ daži komitejas dalībnieki strādā ļoti vāji vai nemaz. Ir arī diezgan sarežģīti sasaukt biežas pilsoņu sapulces, tādēļ ierosina nolikumu papildināt ar vēl 2 punktiem, kas varētu būt 10. teiksim. Vietējās pilsoņu komitejas ir tiesīgas palielināt vai samazināt dalībnieku skaitu, nesasaucot atkārtot pilsoņu sapulci, bet par to nekavējoties izziņojot pilsoņiem. Un
pilsoņi sasaucot sapulci var atsaukt vietējās pilsoņu komitejas pārstāvis vai to vietā ievēlēt citus. Un tad vēl daži redakcionāli labojumi, ko es iesniegšu. Paldies par uzmanību. Paldies. Kā nākošam vārds Egilam Ermansonam, Vidzemes priekšpilsētas delegātam, gatavoties Harijam Jākapsonam. Es gribu parunāt mazliet par idejām kā tādām. Šī zālē atrodas zināms intelektuāls potenciāls. Katrs pats par sevi zina, ko viņš spēja. Atrodas milzīga ideja bagātība starp mums visiem, kas šeit sēž. Jautājums ir par to, kā to visu dabūt laukā. Un te ir viena ideja man, kas nedod mieru, tā ir viens tāds ceļš varētu būt, kā šīs idejas dabūt laukā un visu aktivizēt. Tas ir pāriet no sapulču sistēmas uz klubu sistēmu. Ne man jums jāstāsta, kā notiek sapulces, gan Tautas frontē, gan Neatkarības kustībā un citās organizācijās. Sākumā, kad tu atnāca, tur viens bariņš maksā biedra naudas, otrs bariņš pērk atmodas, vadītāji savā starpā pārspiež, ko viņi runās. Tad sākās sapulce, tad mēs visi rātni sēžam. Un, kad sapulce ievelkās un beidzās, tad ir steidzīgi jāatstāj telpas. Un lūk, nav tā brīža, kad vienkārši parunāt. Un tad mēs pārnākuši mājās viens saviem ģimenes locekļiem stāstam, tur bija šitā, un tur bija šitā, un tur tas dara ne tā, un tas ir baigais muļķis un tam līdzīgi. Pārnest visu šo ideju atdevi tanī sapulcē. Un te es gribu teikt, ka tāda klubu sistēma, ja mēs to varētu izdarīt, tā būtu kolosāla. Un vēl vien ievērojot, kad kāds vai nerunā un sāk pļāpāt, mēs tos apsaucam. Vai mēs esam padomājuši, ko mēs ar to darām, kad mēs apsaucam tos pļāpājošos? Tie tieši ir tie, kas ir pilni ar idejām, kam viņas nedod mieru. Un tie, kas rātni sēž, kur nav jāapsauc, viņš tā arī atnāk, un viņš tāds arī aiziet, kā viņš ir atnācis. Tālāk, kas uzņemās darbus? Tāpat arī vietējās pilsoņu komitejās kādas notiek. Kas uzņemās darbus un kas no tiem atsakās? Uzņemās galvenokārt tie, kas nespēja atteikt. Nu, lūk, mums jādara tas, lūk, ir atnācis papīrs no augšas. Ļoti līdzīgs papīrs bija no augšas atnācis pirms mēneša. Nu, cilvēks, kas nespēja atteikt, viņš tiešām darīs. Bet tas jau nav tas cilvēks, kam jādara. Tas, kurš ir ass, kurš ir, teiksim, ar caursitas spējām apveltīts, viņš spēja atteikties. Un tie ir tie cilvēki, kas ir mūsu lielākā vērtība. Tie spētu darīt. Un mēs tā kā alvas zaldātiņu brīžiem izskatāmies. Sūdzās, nenāk uz sapulcēm, negrib darīt, vai kaut kā aktivizēt. Sūdzās tieši pārmet tiem, kas nenāk uz sapulcēm. Bet varbūt, ka viņiem ir taisnība tiem, kas nenāk. Tam naverhu vidņēja. Ļoti pazīstama frāze, vai ne? Nē, varbūt, ka tām masām ir taisnība, ka viņas negrib iet uz sapulcēm, negrib neko darīt. Mēs pat neesam sasnieguši to jau sen zinātnē sasniegto līmeni. Izvēlot tos, kas darīs, un sastādot to cilvēku vai ne grupas, kas veiks atsevišķus uzdevumus. Lai brāļi zinātnieki man neļauj samelot, bet pamatprincips, ka kāda uzdevuma veikšanai, kas ir vajadzīgs obligāti? Ideju ģenerators, organizators, mazliet patups, bet šausmīgi centīgs izpildītājs, īgņa kritiķis, kas visu apstrīd, uz kura asā zobu mēs varam pārbaudīt, tad zelts ir īsts, tas idejas zelts. Bez šiem tak nekā nevar izdarīt kārtīgi. Un tagad mana ideja par, teiksim, Latvijas pilsoņu klubu, ja? Varbūt tas var būt Ģertrūdas ielas telpās, varbūt jāmeklē citas telpas, bet pamatprincips tāds ir, ka ir vajadzīgs vairākas telpas. Nevar būt viens runā, vispārējā klausās, tur nekas neiznāks, mēs atpaliksim, mēs jau esam sen atpalikuši. Un vairākas telpas vajadzīgs, viena ir vajadzīga, kur kaut ko iedzert, kaut ko uzkost.
Ne, es neaicinu uz alu un desiņām, jo tad mūs var nepareizi saprast. Bet kafija, tēja, kaut kāds sīkums vai ne, viena telpa vajadzīga pļāpāšanai, vienkārši ir haotiskai pļāpāšanai. Viena telpa vajadzīga, kur skatīties video materiālus. Tagad katram cilvēkam gandrīz video kameru. Viņi filmē visādas lietas, kas notiek pa visu Latviju. Var atbraukt apmainīties, paskatīties, kas citur notiek. Kāda telpa vajadzīga, kur ļoti nopietnas sarunas vest. Lai ir namatēvs un namamāte, kas ir sabiedriski cilvēka psiholoģijas izpratni kaut kādu, kas nepārtraut kursē pa visām telpām, skatās, vai kāds nenīkst vientulībā, vai viena katru ievest. Tev tas interesē, te ir tāds cilvēks, ej pie šitā. Jaunās topošās kaucminnietes var izdomāt, kā visu to iztaisīt. Studenti, psihologi, kārtības sargi, kas visu to nosargā. Un lāde ziedojumiem. Bez naudas, mīļie draugi, nekas nebūs. Visiem, kas kaut ko dara, kas kaut ko palīdz, ir jāsamaksā. Tad cilvēki nāks ar prieku. Es pats uzņemos jaunajā avīzē, ja šāds klubs radīsies, aprakstīt, kas tur notiek vairākas reizes. Ja man stils nepatiks, nomainīsim, bet es domāju, ka var uzrakstīt tā, lai cilvēki nāk bariem uz šo klubu. Jo mērķi šeit ir divi. Pirmais – vākt idejas. Vākt kopā cilvēkus un ņemt no viņiem idejas. Otrs mērķis – Latvijas Republikas pilsoņu kustība, tā ir priekš tevis. Taisni tev, arī tu esi šeit gaidīts, jebkurš. Un lai jebkurā cilvēkā rastos tā apziņa, es esmu savas republikas pilsonis, lūk, man ir tāds klubs, es tur varu jebkurā brīdī griezties. Varbūt pavisam dūlu ideja apriņģi klubs, ja būtu. Varbūt turpat cilvēks, kas iebrauc, viņam nav ko palikt, varbūt klubs pat izgādā viņam naktsmītni. Apriņģi un pagastu pārstāvi runās, varbūt kāds kaut ko pateiks, kādas idejas. Un tā mēs aiziesim no padomju sapulcēm uz brīvvalsts klubiem. Un nolikumā par pilsoņu komitejām es gribēju piezīmēt, man nav, es nevaru noformulēt to jautājumu. Bet tieši tas par sadarbību ar vietējām padomēm. Ir taču vietas, kur mums vietējās padomas praktiski jau mūsu rokās ir, kad viņas faktiski saplūdušas. Kā to izdarīt? Kā sapludināt, varbūt tiešām visur sapludināt, kā iepriekšējais cilvēks teica, lai tas vezums apgāžās, vai ne? Paldies! Paldies Egelam Ermansonam. Kā nākošiem vārds Harijam Jākapsonam, Siguldas delegātam, gatavoties Albertam Ozoliņam. Labrīt! Tas, ko es tagad gribu teikt, daudzajādā ziņā atbilst tam, ko teica iepriekšējais runātājs. Un man varbūt visvairāk uztrauc tas, kad vairākas reizes jau ir pieminēts, ka lūk, papīri nāk no augšas, kad pilsoņu kongress ir augšs un vietējās pilsoņu komitejas ir apakš. Es domāju, ka visam jābūt otrādāk. Nevis tauta ir valdības kalps, bet valdībā jābūt tautas kalpam. Un arī mēs, pilsoņu kongresa delegāti, mums ir jābūt vietējo pilsoņu komiteju kalpiem. Mums ir jāpalīdz darboties, strādāt. Un mūsu lēmumu nedrīkst pieņemt tāds būt strikti vadoši, jo kā iznāk? Iznāk, kad atnāk no Latvijas komitejas, varbūt vēl jau ne, bet lēmums, un jums ir jāizpilda. Kā jūs to darīsiet, tam nav nozīmes. Un arī šajā te nolikumā par Latvijas Republikas vietējām un apriņķu komitejām, diemžēl, ir vadīšanas tendence pašā pirmajā punktā, kad Latvijas Republikas pilsoņu komiteja darbības virziens un struktūra nosaka Latvijas Republikas pilsoņu kongresa. Vai mēs
pilsoņu kongresu, varam izstrādāt tādas struktūras, kas ir vienlīdz piemērotas, teiksim, Balviem, Rezeknei, Maskavas priekšpilsētai un Piltenei. Un, diemžēl, tas jau nav vienīgais. Tā vadīšanas kārtā mums ir, bet mums negribās kalpot. Un tāpēc pirmo punktu es gribētu teikt, ka galvenos darbības virziens mēs varētu noteikt pilsoņu kongresu un arī pamatstruktūras, bet neņemsimies sīki reglamentēt, ko darīs vietējā pilsoņu komiteja. Tā ir vietējā pašvaldība, kurai tiek dotas visas tiesības risināt savus jautājumus teritorijā, kur to aptver. Un tas obligātais, teiksim, arī trešajā punktā, kad jāinformē un jāorganizē visus attiecīgā teritorijā dzīvojušos pilsoņus un ne uz tām pilsoņu komiteju vēlēšanām. Saprotiet, šī norma ietver atkal 100%. Un, ja kaut viens varēs pateikt, ka viņš vairs nav organizēts vai informēts, tādā gadījumā līdz ar to būs pārkāpts arī šīs te nolikums. Vēl ko es gribētu teikt par apriņķu pilsoņu komiteju pārstāvju konsultatīvo padomu. Manuprāt, šīs dokuments nebūtu jāpieņem vispār. Un kāpēc? Tāpēc, ka šodien es neredzu, varbūt jūs redzat, tad jūs varat lemt savādāk. Es šodien neredzu nepieciešamību veidot kādu citu struktūru. Es domāju, ka tad, kad būs skaidra nepieciešamība, katram no jums būs zināms, ka tas ir nepieciešams un vajadzīgs. Tad mēs varēsim arī lemt, kādai jābūt ir konsultatīvai padomei vai kādai citai jaunai struktūrai. Kamēr mums tādas pārliecības nav, tikmēr es lūdzu nepieņemsim. Un vēl varbūt pa vakar, kur, manuprāt, tika pieņemts, un tas ir attiecās uz mums visiem, tika pieņemts varbūt vienā punktā negluži demokrātisks, negluži korekts dokuments. Ziniet, tā ir mūsu visu nelaime. Ja mēs varam pieņemt kādu dokumentu, kas varbūt daļai arī, bet liekas nekorekts. Es domāju, ka tā ir nevis man personīgā nelaime, ka tika iesniegts, bet mūsu nelaime bija tā, ka mēs tādu dokumentu pieņēmām un ka mums neatradās laika, lai izanalizētu, lai mūsu lēmumu, nolikumu un viss būtu tiešām precīzi un atbilstoši visām demokrātisko valstu praksē. Un tāpēc es uzskatu, ka tā strādāt ar dokumentiem nevar, ka mēs saņemam no rīta 10 vai 12 dokumentus, un tad, lai iziet šeit dokumentu paketei cauri, vai nu es pats personīgi, vai nu es eju šiem te dokumentiem teikumu pa teikumu cauri, ja? Un nedzirdu to, ko runā referents un debatēs pēc tam, vai arī otrādāk, es dzirdu, kas te notiek, un nespēju strādāt ar dokumentiem. Un, diemžēl, tāpēc, es domāju, arī rodās tādas, var rasties kļūdas. Paldies par uzmanību. Paldies Harijam Jakobsonam. Vārds Albertam Ozoliņam, Skrīver delegātam, gatavoties Robertam Otaņķim. Cienījamie kongresa dalībnieki, es uzskatu par iespējamu, ka ne visiem klātesošiem ir pilnīgs priekšstats par to, ko dara pilsoņu komitejas un kādas ir to iespējas. Tādēļ atļaujiet šās dažas minūtes veltīt secinājumiem par to un arī par nolikumā izskatītiem pienākumiem. Nolikuma sastādītāji šķiet ir vadījušies no tā, ka pilsoņu komitejas ir veikušas lielu darbu. Tā ir pilsoņu reģistrācija un pilsoņu kongresa delegātu vēlēšanas. Pēc šo nenovērtējumu pasākumu veikšanas ir skaidrs, ka tam pa spēkam ar nolikumā paredzēto pienākumu apjoms. Problēma ir tikai tā, vai šie pienākumi tiks veikti. Šeit jau izskanēja viena doma par to, ka ir samazinājusies pilsoņu komiteja aktivitāte pēc kongresa delegātu vēlēšanām. Darbojušās pilsoņu komitejas ir izveidojušās tur, kur aktīvi darbojas Nacionālās neatkarības kustības dalībnieku grupas,
Tautas frontes nodaļas, dabas un vēstures pieminekļa aizsardzības biedrības grupas, veterānu padomas un citas sabiedrības grupējumi. Aktīvākie dalībnieki ir ievēlēti pagasta, apriņķa, pilsētu padomēs, pie kam tie nav viņu vienīgie pienākumi. Nolikums paredz pilsoņu komiteju darba apjomu, kas nav mazāks par to, ko dara vietējās padomes ar visām viņu izpildu komitejām. Un iepriekš minēto iemeslu dēļ ir jāsaprot, ka pilsoņu komitejas ikdienā nevar darboties ar tādu slodzi, ka izdarot pilsoņu reģistrāciju, kā arī pilsoņu kongresa delegātu vēlēšanas. Tie bija ārkārtēji neatliekami pasākumi, likt pirmajā vietā, izpildīt, nerēķinoties ar citiem pienākumiem. Un tā kā šie aktīvākie pilsoņu komiteju locekļi ir apkrauti ar dažādiem pienākumiem, gan padomēs, kuras, kā jau pieminēja, jau nevienā vietā ir pārtopušas par demokrātiskiem iestādījumiem un darbojas tautas labā, tad ir arī jāsaprot, kad pilsoņu komiteju darbam šiem cilvēkiem vairs neatliek vajadzīgais laiks. Šeit nolikuma projektā ir ļoti plaši uzrādīti tie pienākumi, kas būtu jāveic vietējām pilsoņu komitejām. Bet daudz šos pienākumus jau tagad veic citi sabiedriskie grupējumi. Piemēram, par to, ka organizē palīdzību politiski represētiem, maznodrošinātiem Latvijas Republikas pilsoņiem. Apdzīvotās vietās jau darbojas represēto biedrības grupas, kas nodarbojas tieši ar represēto stāvokli konstatēšanu. Tāpat ar maznodrošinātiem iedzīvotājiem nodarbojas gan veterānu padomes, gan ciemata padomes. Un tā kā jāšaubās, vai šeit vēl pilsoņu komitejām iznāks laiks ar to nodarboties. Šeit ir diezgan plaši uzskaitīti tie pienākumi, kas būtu jāveic, bet vai būtu vajadzīgs tā izplūst? Es domāju, ka, piemēram, šis punkts par to palīdzības organizēšanu būtu jāsvītro, jo saņemot pilsoņu komitejās šo nolikumu un redzot, ka lielākā daļa no šiem pasākumiem praktiski netiek veikts, tas jau mazina šī nolikuma vērtību, parādot to, ka tā ir tāda iluzoriska. Nedrīkstam piemirst ar to, ka vienotra aktīvista aktivitāte ir jāpiebremzē, jo nodara ļaunu. Šī sakarībā ir jāatcerās nesen kādā Krievijas konferencē pensionēta Valsts drošības komitejas ģenerāļa teiktais, ka Valsts drošības komiteja dara pašlaik visu, lai visos demokrātiskos formējumos iefiltrētu savus cilvēkus. Ko tas nozīmē, man šķiet, nevienam nav jāsaka. Šī sakarībā visiem kongresa delegātiem vajadzētu būt aktīviem pilsoņu komitejas darbā un darīt visu, lai iedzīvotāju apziņu noskaņotu vienam mērķim – cīņai par brīvu, neatkarīgu Latviju. Paldies, prezident. Paldies. Sekretariāts lūdz atgādināt, ka visiem delegātiem šorīt ir jāpāreģistrējas. Ja kāds zālē vēl nav pāreģistrējies, lūdzu to izdariet. Vārds Robertam Otaņķim, delegātam no Vidzemes priekšpilsētas, gatavoties Jurim Vidiņam. Vispirms mandātu komisijas ziņojums. Šorīt piereģistrējušies kongresa darbam ir 137 pilsoņi un 8 pilsoņu kandidāti. Pavisam 145 delegāti. Tā kā kvoruma minimums ir 133 balstiesīgi delegāti, tad pašlaik kongress ir lemtiesīgs tikai, protams, acīm redzami, pašlaik ir gandrīz vai kvoruma minimums, un tādēļ neviens no klātesošiem nedrīkstētu
atstāt savu darbu vietu. Tālāk par nolikumu. Vakar mūsu deputāts augstākajā padomē Einārs Cilinskis teica, ka Pilsoņu kongress no sabiedriskas organizācijas par parlamentāru varas struktūru var pārtapt tie nosacījumi, ja tas politiskās situācijas novērtēšanas vietā var to reāli ietekmēt. Tam ir jāpiekrīt. Bet no kā tas ir atkarīgs? Manuprāt, Latvijas Republikas de jure saglabāšanās līdz Latvijas Republikas pilsoņu aktivitātes un organizēšanās sākumam pagājušajā gadā bija visai nosacīta. Tas bija mantojums. Mantojums bez mantiniekiem, jo tie uz šo mantojumu nekādas prasības neuzturēja. Latvijas de jure bija faktiski iesaldēta. Un tas, ka viņi vispār pastāvēja, jāpateicās tikai mūsu trimdas latviešiem. Lai atdzīvinātu Latvijas Republikas de jure, bija nepieciešams Latvijas pilsoņu kongress. Tātad Latvijas pilsoņu kongress, kā Latvijas Republikas de jure iedzīvinātājs, jau var pildīt arī Latvijas Republikas valsts pārstāvniecības funkcijas. Līdz ar to pilsoņu kongress var veikt arī likumdevēja darbību, ja vien Latvijas teritorijā ir, kas šos likumus ievēro un pilda. Tas nozīmē, ka pilsoņu kongresam jāiegūst arī reāla vara. Iegūstot šādu reālo varu, Latvijas Republika līdz ar to atzīmes de facto. Un te nu lūk ir nepieciešams šis pilsoņu komiteja tīkls, kas aptver visu Latviju visos līmeņos. Bez visu līmeņu pilsoņu komitejām nav realizējama reāla vara. Visu līmeņu pilsoņu komitejām tad ir jābūt tām reālās varas struktūrām, kas pārvalda valsts teritoriju ar tās iedzīvotājiem. Tas, protams, nav nekas jauns, bet galvenais, ka tam vajadzēja jau būt faktiski realizētam līdz pilsoņu kongresa 2. sesijai. Jo tieši šim bija jābūt organizatoriskā darba periodam. Daudzās vietās tas arī tika izdarīts, bet ne visur. Un tāpēc es gribu pakavēties mazliet pēsošā stāvokļa šajā darbā. Tātad 34 apriņķa pilsoņu komiteju, jeb apriņķa status pilsoņu komiteju, vajadzētu būt 34 Latvijas teritorijām. Bet mums ir nodibināts pēc man esošām ziņām 26. Tātad trūkst 8. Tas ir Abrene, Balvi, Dobele, Gulbene, Jēkabpils, Kuldīga, Madonas, Staburāk apriņķis. No esošajām, starp citu, piedodiet, es Latvijas komitejā pildu galvenā reģistrātora pienākums, un tādēļ centos nodibināt sakars ar visam šim apriņu komitejām tādā nolūkā, lai iegūtu ziņas un noskaidrotu stāvokli Latvijā šī jautājumā. Un tādēļ manā rīcībā ir tikai viens kritērijs, kā man ir izdevies to izpildīt. Un lūk, 25. maijā es izsūtīju visām, citām mazliet vēlāk, bet šeit manis minētajiem, ko es pieminēšu, jau 25. maijā izsūtīja aptaujas lapas, kur bija jāatbild uz nedaudziem jautājumiem, un rezultātā neesmu saņēmis līdz šai dienai atbildes no Preļiem, Rēzeknes, Ziemeļu priekšpilsētas, Rīgas, Apriņķas, Saldus un Valkas. Un saņēmis esmu šīs atbildes tikai no 5 apriņķiem. Tas ir Liepāja, Vidzemes priekšpilsēta, Iekšrīga, Talls un Ventspils. Bez tam šeit jau Jakobsona kungs runāja par ambīcijām, par patiku, kā saka, vadīt, bet nepatīk pakļauties. Tāpēc interesants ir tāds fakts, ka faktiski it kā vajadzētu būt tā, ka cik ir apriņķu, tik vajadzētu būt arī apriņķu pilsoņu komiteja. Bet
lūk šādi esošie apriņķi, kā Jēkabpils apriņķis ir sadalījies Jēkabpils un Krustpils reģionos. Tas varbūt ir tīri dabiski. To sadala Daugava, teiksim. Ja? Arī bija kādreiz gan Krustpils apriņķis, gan Jēkabpils apriņķis. Bet tālāk nāk Preļu apriņķis, kur atkal Līvāni atdalījušies no Preļiem, ir Latgales priekšpilsēta atdalījies Pļaunieku mikrorajons, tas respektīvi laikam tas ir Balto rajons. Ja? Valkas apriņķis vispār sadalījies 3 reģionos - Valkas, Smiltenes un Strenču. Tas tā informācija, ja, tikai. Un sakarā ar to man tā arī neizdevās uz Pilsoņu kongresa 2. sesiju iegūt precīzes reģistrācijas rezultātu ziņas, taču aptuveni es varu nosaukt šādus skaitļus. Pavisam ir piereģistrēts 950 000 personas. 700 000 no tām ir pieauguši pilsoņi, pilngadīgi pilsoņi. Pilsoņu bērnu ir 150 000. Tātad pilsoņu kopumā ir 850 000 cilvēku piereģistrēti. Pilsoņu kandidātu pavisam gan pilngadīgo, gan nepilngadīgo kopā ir 100 000. Un šī ziņā ir interesanti, ka pirms kongresa vēlēšanām bija piereģistrēts pavisam 750, arī aptuveni 750 personu, un pilsoņu kandidātu procents bija vidēji Latvijā 5% pilsoņu kandidātu pirms kongresa vēlēšanām. Tagad, lūk, piereģistrēto pilsoņu personu skaits ir pieaudzis par 200 000, bet vidējais pilsoņu kandidātu procents pa visu Latviju ir pieaudzis līdz 10%. Jā, un saistoties ar dažādām apriņķu komitejām šajos jautājumos, man nācās dzirdēt arī pārmetumus un apriņķu pilsoņu komiteju prasības zināmas. Tas ir, nebija informācijas par Latvijas komitejas darbību, un līdz ar to apriņķos brīnījās un prasīja, ko tad īsti Latvijas komiteja dara. Tagad tas droši vien tiks novērsts sakarā ar laikrakstu Pilsonis iznākšanu. Un vēl tika izteikti pārmetumi par to, ka paši apriņķi gan savus delegātus kongresā ievēlēja, bet pēc tam